Ar iznīcinošu spēku, lai nokautētu, un iespaidīgu nokautu procentu – 93%. Viņš ir nokautējis 27 no saviem 30 pretiniekiem. 7 puntos para el negro Ceballos. Porque el que pega los mazazos es el hombre. No se va a levantar. Šis ir visbīstamākais vīrietis Meksikā. Eduardo Sugars Nuņes ir 27 gadus vecs boksers, kuru promoters Edijs Herns sauc par nākotnes pasaules čempionu. He's now, for me, one of the most exciting fighters pound for pound in the sport, but also world champion at 130 pounds. Bet, lai saprastu viņa ceļu, ir jāsāk tur, kur viss sākās. El que imparte justicia, Efraín Ornelas, se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. Eduardo Sugars Nuņes dzimis 1997. gada 25. jūlijā Los Močisā, Sinaloas štatā, Meksikā. Pilsētā ar bagātām boksa tradīcijām, kas devusi čempionus. Viņa ceļš uz ringu sākās ar izdzīvošanu, nevis slavas sapņiem. Nuņes bērnībā tika vajāts, un tēvs saprata, ka jāmaina situācija. 14 gadu vecumā Nuņes tēvs pierakstīja viņu boksa zālē un uzticēja leģendārajam trenerim Donam Manuelam Kočulam Montjēlam. Nuņes sākumā meklēja pašaizsardzību, bet atrada savu aicinājumu. Kočuls Montjēls viņu iesauca par Sugaru, nevis salduma dēļ, bet tāpēc, ka viņš kļūs par nākamo lielo Meksikas zvaigzni. Tagad bija jāpierāda sevi. Eduardo Nuņes pret Jose Vego Ochoa ar 11 cīņām un 11 nokautiem. Nuņes debitēja Meksikas Nacionālajā televīzijā 20 gadu vecumā. Tā bija viņa iespēja kļūt pazīstamam, un Jose Vegam nebija izredžu. El campeonato disputa, bien pistonea el pitallito, el hombre que ya lo vimos en su récord. Incluso se comieron un triunfo de sus 11 victorias, todas antes del límite, que tiene que boxear y por eso le atiza. 90 sekundes pēc cīņas sākuma Nuņes ar spēcīgu sitienu izsita Vegu no cīņas. Mister, se tiene que salir de ahí, Vega, el pitallito, porque el que pega los mazazos es el hombre. No se va a levantar. Y adiós. Pirmās raunda beigas – postoši. Meksika tikko atklāja jaunu nokautu sensāciju. Sugars tikai sāka. Impulss ar to neapstājās. Mēnesi pēc uzvaras pār Vegu, Nuņes ringā pieveica Alberto Choisu Garciju. Vēl pirms Garcija spēja atbildēt. Damos las pupilas al único lundo volado derecho, sensacional y responde. Categoría de los pesos pluma, como bien lo dijo Roberto. Tremenda derecha. Ahí parecía que iba a haber una caída, pero no le metieron negro con vivos en verde, blanco y rojo, mi Robert. Eduardo Nuñez, lo terrible a la parte de abajo del cuerpo. Así es, hermano, y el Sugar, así es. Pero este Sugar, se hablan maravillas y lo está mostrando en estos momentos. Tiene una derecha. Otrajā raundā Sugars uzbruka ar visu spēku, izraisot kombinācijas, kuras Garcija nespēja izturēt. Al cuerpo, no deja de tirar golpes el de los Mochis y no cambia la tesitura y ahí con la derecha lo deposita en la lona y el refe cuerpo haciendo bueno el adagio que dice hay que golpear al cuerpo. Vēl viens pretinieks, vēl viens uzveikts un paraugs ir skaidrs. Kāp ringā pret Sugaru Nuņesu un izej ar salauztu krūškurvi. 2018. gada 8. decembrī Sugars Nuņes cīnījās pret Everardo Negro Ceballosu. Tāpat kā ar iepriekšējiem pretiniekiem, Nuņes izgāza dusmas uz viņu. Y gracias a usted que nos ha hecho el favor de su compañía. Talón en plata y morado, directo ahí al rostro para Nuñez. La mano izquierda. Brincando los dos boxeadores, Octavio. Nuņes jau no paša sākuma izdarīja nospiedošu spiedienu, pirmajā raundā divreiz nogāžot Ceballosu. El negro no llavea, tira puros derechazos. Y se está ya lo tocó. Sí, mata arriba. Ahí sí, ahora sí hay remate. Y va a buscarlo. Uy, otra vez, sí, abajo. Ceballos izdzīvoja līdz otrajam raundam, bet tad viņam gandrīz nekas nebija palicis. Ya en Mochis, pleito. TNT en sus puños. Y escuchamos tu tarjeta, mi querido Octavio. 10 puntos para el Sugar Núñez, 7 puntos para el negro Ceballos. Tiesnesis bija redzējis pietiekami un apturēja cīņu ar tehnisko nokautu, palielinot Sugar Nuņes postošo nokautu sarakstu.
2019. gada 20. jūlijā Nuņes cīnījās pret Jesusu Arevalo supervieglā svara boksa cīņā. Arevalo ātri saprata ar smagu pieredzi to, ko visi Nuņes pretinieki galu galā uzzina. Šie sitieni ķermenim ir nāvējoši. Fallando con la izquierda, pero después moviendo bien ahí. Dos uppers por parte del Sugar. Golpes en la lona. El que imparte justicia dice que no pasaba absolutamente nada. La izquierda, vean hacia la parte alta del cuerpo con la derecha. Este Sugar a sacar el veneno. Hasta el momento no lo ha hecho. Le mete a la izquierda y después la derecha. Jau pēc minūtes Nuņes ar spēcīgu sitienu pa ķermeni lika abos saliekties. Su vista de águila, el que imparte justicia, Efraín Ornelas se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. A la boca del estómago. Directamente a la parte media. Pirmais rauns nebija pietiekams sods, un otrajā Nuņes izdarīja graujošu augšējo sitienu, kas izšķīra Arevalo likteni. Calificación muy baja en el primer episodio, se le cuentan las dos caídas. Y en la segunda, vamos a ver ahora. Vēl viens brutāls fināls, vēl viens paziņojums. 2019. gada 20. septembrī Rafaels Hernandez devās ringā, cerot apturēt Nuņesu. Bet beigās viņš izgāja ārā, jautājot sev, kas viņu bija notriecis. 18 siempre salía a tirar, que se acabe el round, salía a tirar desde que empezaba hasta que se terminaba, por eso siempre me preparaba bien. La descripción del primer asalto en este combate. Estos aspectos por parte del hombre de Venezuela, de arriba, metiendo los puños, buen alto. Por lo pronto el comienzo del combate ya... Rauns pēc raunda Sugars izrādīja agresiju, izdarot spēcīgus sitienus pa ķermeni, kas salauza Hernandez gribu. Constante, tirando golpes, porque ya le cortó la distancia y lo único que le falta es estar tirando más golpeo al cuerpo y bueno, pues rematar como lo hizo ahí. Recuerden que estamos viendo a un hombre que ha ganado 24 combates y todos por la vía corta. 40 sekundes pirms pirmā raunda beigām spēcīgs sitiens izbeidz cerības uz atspēlēšanos. Chiguas, esos golpes de efecto retardado, cómo te acalambran el pie. Sí. Y otra vez, ya lo tiene. Lo puso contra las cuerdas. Tas Hernandesam bija viss. Nokauta sērija turpinājās bez palēninājuma. Cīņa pēc cīņas, nokauts pēc nokauta. 2019. gada 23. novembrī viņš atkal kāpa ringā ar 18 uzvaru sēriju. Josu El Chino Berasa bija pārbaudījums, kas piespieda viņu pieņemt lēmumu, taču Berasa to nespēja. Ojo ahí, el Sugar es fuerte con ambas manos, el Chino Berasa de Metepec. Al hombre de Metepec una vez más hacia la zona blanda, refiero al Chino Berasa. Sugars nežēlīgi pārņēma varu, uzbrūkot un sagraujot Barasu pa daļām. En 14 de esas 20 victorias. Por ligero margen, los dos empezaron muy bien el combate, lanzándose muchos golpes como lo están haciendo ahora. No sé cómo no se dobló el Chino Berasa, se lo dio con toda la fuerza. Otrajā raundā graujošs sitiens noslēdza viņa dominanci. De aquella región boxística de nuestro país, todos con categoría, con excelencia, con amor al boxeo, lo agarró en la punta de la barba, lo agarró. Un nokautu sērija turpinājās. Meksikas publika vēroja izcilību un gaidīja, vai Sugars spēs stāties pretī spēcīgam pretiniekam. Hersons Eskobars nebija parasts boksers. Viņš bija pieredzējis un izturīgs cīnītājs, kurš bija atbraucis cīnīties un kuram bija nepieciešamā pieredze, lai pārbaudītu visas Nuņesa vājās puses. Fuerte pegada, Eduardo Núñez Navarro, a quien apodan el Sugar. Continúa con la energía, con la estamina, puede aprovechar. Así es, ese es el momento donde puede entrarle los golpes, como en este momento, 3 golpes sin distancia. Pega muy fuerte Eduardo Núñez y tiene que hacerle honor. Sí, señor, muchos golpes, abriendo la boca hasta el momento Escobar, segundo round apenas. Sí, caramba, y contra ahí con el volado, responde con ese mismo golpe y ahí golpes curvos por parte de Gerson, que es el Tigre. Eskobars devās uzbrukumā, izdarot tīrus sitienus, kas piespieda Sugaru pierādīt, ka viņš spēja pielāgoties spiediena apstākļos. Nuņesa boksa prasmes bija ievērojami uzlabojušās. Viņš bija kļuvis par iznīcinātāju.
Parece ya observando el párpado. Entonces, continúa el ataque por parte de este que es el Gerson, que no tiene nada de técnica. Es un tirabombas, un tirapiedras, carajo. América contra Rayados, domingo 29 de diciembre, 7:30. Derecha poderosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Duro, duro, duro. Vuelve a cerrar el camino. Aplicando la de campana a campana y de esquina a esquina. Mientras tanto, vete media del cuerpo. Pero observen ahí, esto es una auténtica piñata lo que está sucediendo. La izquierda. Eskobars parādīja neticamu sirdi, izdzīvojot līdz 6. raundam, taču līdz tam viņa ķermenis sāk padoties. Abajo, te escucho, Leo. Puede ser el fin. Izquierda, puede ser el momento. Otra vez mi Leo. No puedo creerlo, cómo está aguantando Gerson, mi ser. Ay, caramba, la que se acaba de comer. Una izquierda dura, una izquierda poderosa. Vuelve a atacar con una metralla. Vuelve a meter la derecha. Otra derecha. Tendría que entrar el referee. ¿A qué hora, referee? Ay, 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 cómo la atacó. Uzvara ar tehnisko nokautu. 6. raundā vēl viens pretinieks sakauts. Un pats svarīgākais – Nuņesa pierādīja, ka spēja uzvarēt, kad lietas kļūst sarežģītas. Drīz Nuņesa kļuva pieticīgāks, startējot mazākos pasākumos, bet turpinot nokautu sēriju. Troksni ap Eduardu Nuņesu vairs nevarēja ignorēt. Troksnis sasniedz Ediju Hernu, un Matchroom Boxing noslēdz ar Nuņesu ilgtermiņa reklāmas līgumu. Ar mērķi ieviest viņu supervieglā svara divīzijā un vērot, kā viņš iznīcina visus pretiniekus. You can put him in any situation, any fight, any environment, and I know he's coming out on top. Like, he's the kind of guy that you could throw into a bar with 40 people and say, "Sugar, I'll see you in 5 minutes," and he'll come out, like a western out of the bar and say, "Vamos!" Skatuve bija sagatavota. Sugars bija gatavs stāties pretī bijušajiem pasaules čempioniem un elites pretendentiem. Viņa pirmais lielais pārbaudījums Matchroom būtu pēc tam, kad viņš pierādītu gatavību. 24. gada 16. februārī viss mainījās. Nuņes sacentās ar vietējo favorītu un bijušo Starptautiskā boksa federācija čempionu Šaukatu Rakimovu. Starptautiskā boksa federācija supervieglā svara titulu izslēgšanas cīņā. Nuņesam bija jābrauc uz Tadžikistānu, lai cīnītos pret naidīgu publiku, kas vēlējās viņa zaudējumu. Likmes bija ārkārtīgi augstas. Ja viņš uzvarētu, viņam būtu garantēta iespēja cīnīties par pasaules čempionu titulu. Bet ja zaudētu, visa ažiotāža ap viņu pilnībā sabruktu. Cardiff last year for Rakimov, with the scope of dynamite power that he possesses. There's a good right hand catapulting off the strands. When I asked him yesterday, that he takes it with cold. When he has his man going like that, the fight... Rakimovs sāk spēcīgi un agresīvi, bet Tadžikistānas publika skaļi reaģēja uz katru viņa kombināciju. Uz brīdi šķita, ka vietējais varonis pārspēs meksikāni. That landed from the former champion and in his home city of Cardiff. Some of them he didn't fully commit to, but Rakimov front the stare down between the two boxers at the conclusion of... Bet Nuņes saglabāja savaldību, izmantoja savu hubu, strādāja pa korpusu, kad parādījās iespējas. Viņš izturēja vētru. Turpinoties raundiem, Nuņes pārvarēja grūtības un ieguva pārsvaru vidū. Izsita spēcīgus sitienus pa korpusu un labos taisnos, kas varēja nokautēt pretinieku. Champion, and he accurately picked a southpaw left which swivels. Nuñez looks to target him to the right side of his torso once more. Off to the body and a left hook to the chin is Nuñez, and Rakimov taking his foot off the gas for this portion of the round. This strike was a short shot over the top, then hard punches slung into the body from Nuñez. Čempionāta raundos Nuņes pilnībā kontrolēja cīņu, izdarot spēcīgākus sitienus un nogurdinot Rakimovu ar brutālām kombinācijām. First half of the round, there was beautiful counterclockwise movement to the right of the southpaw former champion, but in the second half of the round, Nuñez, his man with the lead left jab, slings in a hard right up with one another in search of their own offensive success. Rakimov, referee Mark Nelson. And again, left hook right uppercut from Nuñez before hook successes and counters from Rakimov. This is back. 11. raundā vētra beidzot izcēlās.
to the head, hooks, uppercuts, all crashing home at mid-range and short range. Two-shot salvo in response to the fuselage hand. Right hand around the corner from Nunes as the two men continue to... Nunes piespieda Rakīmovu pie trosēm un izdarīja virkni sitienu, atstājot viņu bezspēcīgu aizsargāties. Tas lika tiesnesim apturēt cīņu. For Eduardo Nunes, but my goodness, look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got Rakimov pinned in his own corner. He's got to show the referee something, and Eduardo Nunes... Publika klusēja. Eduardo Sugars Nunes nesen apklusināja nāciju un ieguva iespēju cīnīties par pasaules čempiona titulu. Nunes debitēja Amerikas Savienotās valstis 2024. Gada 31. augustā pret trīskārtējo pasaules čempiona titula pretendentu Miguelu Mariagu Dignity Health Sports Park stadionā Kārsonā, Kalifornijā. Mariaga bija viens no labākajiem, 3 reizes cīnījies par pasaules čempiona titulu un zināja, kas ir čempionāta boks. 37 gadus vecais veterāns ar pilnu atdevi centās pierādīt savu līmeni. Otrajā raundā klases atšķirība kļuva acīm redzama. Sugars pakāpeniski sagrāva veterānu ar nežēlīgām kombinācijām, pārvēršot cīņu vienpusējā sakāvē. 4. raundā šī kombinācija ar āķi un sitienu pa ķermeni gandrīz nogāza Marigu no ringa. Just like that. That sounded like a gun. Man. Did it not? Yeah, man, that sounded like a deuce. Straight out of the ring almost goes Miguel Mariaga. Sodīšana turpinājās. Marhagas sirds viņu noturēja kājās, bet viņa ķermenis vairs nespēja izturēt. I agree, Gib. I just don't think he knows. Oh, the body shot! Put him down! 6. raunda beigās Mariagas stūris padevās. I think they're going to stop it. And they have waved it off! Vēl viens bijušais pasaules čempiona titulu pretendents tika iznīcināts, palielinot viņa uzvaru skaitu līdz 28, no kurām 28 ar nokautu. Nunes savā Amerikas Savienotās valstis debijā skaidri parādīja nodomus un bija gatavs lielajai skatuvēji. Eduardo Nunes pret Masanori Rikishi. Beidzot pienāca iespēja cīnīties par Starptautiskā boksa federācija pasaules čempiona titulu supervieglajā svarā. Bet vēlreiz, atkal devos uz ārzemēm, šoreiz uz Japānu, lai Jokohamā stātos pretī bīstamajam Masanori Rikishi naidīgas publikas priekšā. Rikishi nebija parasts pretinieks. Viņam bija 5 uzvaru pēc kārtas nokautu sērija un vietējās publikas pilns atbalsts. Ahora Masanori Rikishi. Minuto de este primer asalto. Cortar distancias, pero aplicó mejor su boxeo, aplicó mejor sus condiciones. No necesita llevar toda la fuerza, Mariale, por parte de Rikishi. Japānas zvaigzne cīņas sākumā bija precīzs un meistarīgi boksēja, izmantojot džebu un publikas enerģiju tempa kontrolei. Mermando la estamina ahí al peleador. Y ojo que no necesita Rikishi ir a la guerra. No, que era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el gol. Mano derecha por parte del campeón, ataca las zonas blandas. Le está... Sugars saglabāja pacietību, nogrieza ringu un ar spēcīgiem sitieniem trāpīja pa ķermeni. Y paso hacia su derecha, Mariale. Esa etapa de frustración en el rival. No ser blanco. 48 para Rikishi. Cīņas laikā Rikishi bija spiests iesaistīties nevēlamās apmaiņās. Nunes spiediens sāk atstāt sekas. Era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el gol. Smagie triecieni sāka trāpīt, atklājot spēku atšķirību. Rikishi sāk sabrukt savu vietējo līdzjutēju priekšā. Pero creo que Nunes sabe muy bien. Ponerle la humanidad también ahí de frente. Fuerte el 1-2 de Rikishi, que ahí respondió con mucha fiereza. Se lleva ahora en esta batalla y es que por más... 10. raunda sākumā Rikishi beidzot sabruka.
Spēcīgs sitiens ar labo roku lika viņam sašūpoties, un no tā brīža Nunes pilnībā pārņēma kontroli. Menos ángulo para lanzar el uppercut. Son todo 20. Mano derecha por parte de Sugar. Cuidado que sí. Katrs sitiens varēja izbeigt cīņu, un apmaiņās Rikišs atkāpās. Japānas zvaigzne bija sagrauta. Gancho de mano derecha Rikishi. También dejando el resto, Mariale. Le quedan menos de 2 episodios. Un minuto con Rikishi. Finalmente se detiene. No le quedaba de otra después de estar. Nunes noslēdz pēdējos raundus pārliecinoši, neatstājot nekādas šaubas tiesneša kartītēs. Ponde también con esa mano izquierda. Upper de derecha por parte del japonés. Y el Sugar ahí está. Te vas o me voy. Ambos quieren la gloria. Ambos quieren el campeonato. ¡Qué derecha por parte de Sugar! Que casi... Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. Eduardo Sugars Nunes bija jaunais Starptautiskā boksa federācijas supervieglā svara pasaules čempions. Sapnis, kuru viņš bija dzenājis kopš bērnības Los Močisā, beidzot piepildījās. Eduardo Nunes pret Christopheru Pitufo Dias. Nunes, kā pasaules čempions, atgriezās Los Močisā, lai pirmajā titulcīņā tiktos ar pieredzējušo puertorikāni Christopheru Pitufo Diasu. Pieredzējis boksers ar 1000 cīņu. Tika domāts, ka tā būs svinība viņa dzimtās pilsētas līdzjutējiem, bet Diasam bija citi plāni. Use the crowd against Nunes. Busy. You don't want to throw just one jab, to throw combinations, take advantage. Final minute of round 4. Izaicinātais sāka agresīvi ar precīzām kombinācijām un gudrām kustībām, nogurdinot čempionu. Down to the body on the inside. There's that right hand to the body. Nunes starting to get to the real estate. 5. Excellent bounce back round for Diaz, but now Nunes ramping up the pressure. Some hard body shots. Nice combination. Puertorikānis precīzi sita, kontrolēja distanci un padarīja cīņu konkurētspējīgu, kā gaidīja tikai daži. 4. raundā cīņa uzliesmoja, abi apmainījās spēcīgiem sitieniem, un Meksikas publika sajūsmā trakoja. The same thing they told him after round for his career, even A lot to work with. 7. raundā pienāca lūzuma punkts. Nunes izpildīja perfektu pretuzbrukumu un ar brutālu sitienu ar labo roku nogāza Diasu. And Nunes is just working. Pēc dažiem mirkļiem vēl viena postoša kombinācija atkal nogāza izaicinātāju uz ringa grīdas. Čempions sāk attālināties. Bet Dias nepadevās. Viņš saglabāja spiedienu čempionāta raundos, liekot Nunesam cīnīties par katru uzvaras sekundi. Pēc fināla zvana punktu kartēs strīdu nebija. Eduardo Sugars Nunes bija veiksmīgi aizstāvējis savu Startautiskā boksa federācija 2. vieglā svara čempiona titulu, savu dzimtās pilsētas līdzjutēju priekšā, cīņā, kas pretendēja uz gada labākās titulu, nodrošinot vēl vienu neaizmirstamu nakti savā jau leģendārajā karjerā. No beigšanas Sinaloā bērnībā līdz čempiona titulam ārzemēs. Eduardo Sugars Nunes ir pierādījis, ka viņš ir vairāk nekā tikai spēcīgs iznīcinātājs. Viņam ir čempiona sirds, prasmes un domāšana, lai dominētu. Ar apvienošanās cīņu pret Pasaules boksa organizācijas čempionu Emanuelu Navarreti ieplānota 2026. gada 28. februārī. Jautājums nav, vai viņš būs apvienotais čempions. Vai viņš kļūs par apvienoto čempionu, noskaidrosies tajā naktī.